Labdien, augsti godāti kolēģi! Es ļoti ceru, ka būs tāds brīdis, kad mēs katru reizi, kad mēs pieņēmām kaut ko kļūdaini, nepilnīgi pret cilvēkiem, mēs uzreiz varēsim šo kļūdu labot. Tas būtu tikai manā skatījumā pareizi un atbildīgi. Bet es runāšu par citu aspektu. To Eiropas direktīvu esmu lasījis. Tur nav ne pusplika vārda par to, kas tika pieņemts. Tur tiešām nav neviena vārda par to, ka katram jāmaksā par octu, neatkarīgi no tā, vai viņš izmanto, neizmanto, bet, ja ir reģistrēts, tad ir jāmaksā. Angļu valodā šādu vārdu tur nav. Tad man parādās jautājums, es nesaku, ka mēs neesam vainīgi pieņemot šo likumu, bet man parādās jautājums atbildīgai ministrijai, kas tulkojas latviešu valodā, un pielika klāt tur tos 3-4 jaunus vārdus, ja, kas absolūti un būtiski mainījusi absolūti visu Eiropas direktīvu. Un tas ir galvenais jautājums šodien. Kā mēs varam uzticēties valsts pārvaldei? Kā mēs varam uzticēties valsts pārvaldei, ja viņai ik pa laikām var būt kļūdaini? Es saprotu, angļu valoda cita nozīme, šeit ir cita nozīme. Tad izlasiet 14. pozīciju. Tur jūs lasiet viņu, es jums noteikti izprintēšu viņu. 14. pozīcija. Labi, kolēģi, vēlreiz. 14. pozīcija, tur nav ne pusplika vārda par konkrētu jautājumu. Tāpēc es vēlreiz saku, to, ko mēs darām, ir tikai pareizi. To, ko mēs darām, ir tikai atbildīgi. Tāpēc, kolēģi, lūdzam atbalstīt, Tautsaimniecības komisija viennozīmīgi būs pareizais risinājums, un es ceru, ka mēs steidzamības kārtā varēsim šo jautājumu atrisināt. Paldies!